Prozīt! Tātad jūs gribat iestāstīt, ka nevienam no jums nav noslēpuma? Kāda, lai mums būtu noslēpuma? Iespējams, mēs pazīstam viens otru pārāk labi jau. Tad uzspēlēsim spēli. Kādu? Noliksim visi savus telefonus uz galda. Visas īziņas, ziņas WhatsAppā, ienākošie zvani. Visu, kas pienāks, lasīsim un klausīsimies kopā. Galu galā mums taču nav nekāda noslēpuma. Spēlēm. Es gribu tevi. Nu, kā tas ir? Es viņu somā atradu prezervatīvus. Nē, jā, šausmas, ja man tā gadītos ar Līnu. Līnai jūnijā paliek tikai 6 gadi. Tu esi stāvoklī? Apsveicu. Vēl jau nav ko svinēt. Nu, vien pats fakts, ka vispār vēl kāds kniebies. Palielinās krūtis? Jā. Tu taču esi psihoterapeite. Nu, un tad? Psihoterapeits netaisa sev lielākas krūtis. Tiešām izklausās dīvaini. Telefons atņem mums privātumu, atņem intimitāti. Mēs paši to pieļaujam dienu no dienas. Atdod to sūda telefonu! Tavs vīrs iet pie psihoterapeita. Ja jau tā ir tikai spēle, tad spēlē. Un grūžu viņu kādās mutēs. Vienu savu dziesmu pielišķo. Vienu savu dziesmu. Visi kadrā smaidām. Mums vajadzēja iet un teikt, ka viņas vīrs drāž 23-gadīgu zaķi. 23-gadīgu? 22. Nepilni 22 gadi. Vienu savu dziesmu